Labvakar visiem! Labvakar, meitenes! Čau! Čau! Nu ko, es šodien pamanīju, ka Skaidrai profilā bija forši ieraksts ar tādu, kā tur bija, neatceros, laba noskaņojuma diena, laikam starptautiski atzīta, un es tā padomāju, kāpēc gan nenoslēgt šo dienu ar labu noskaņojumu, paaicinot meitenes uz pozitīvu sarunu. Un mums radās tāda ideja, jautājums atbilde, un kādi būs jautājumi, kādas atbildes, tad paskatīsimies, vai ne, būs interesanti. Nu, ja jau es iesāku, tad es izdomāšu, kam man ko uzdot. Labi, sāksim ar Skaidru. Es Skaidru tev uzdošu jautājumu. Kura sadaļa Essence veikalā ir tava visiecienītākā un kāpēc? Īsi vari paskaidrot, kāpēc tieši tā sadaļa? Nu, teiksim, pirmā būs muskavē edition sērija, jo ļoti daudz skaistumam, jā, kas mums sievietēm patīk, teiksim, krāsoties, lūpiņas uzkrāsot, jā, un actiņas, tā būs viena sērija, un otrā laikam būs alvejas. Tev divas tā vienlaicīgi. Jā, jo alvejas, teiksim, tur daudz produkti, kur alveja ir attiecīgi, un mēs zinām, ka alvejas vērtībām jau sen, jā, viņu nozīmi, tad tās divas. Skaidrs. Nu, tālāk uzdot kādam jautājumu. Tālāk dodu, jā? Metīšu kauliņu, kam nu tagad, lai es uzdotu. Labi, lai iet Agitai. Cik veidu smaržas, nu vai sērijas Essence kompānija piedāvā? Ak, šausmas, kas par jautājumu, un Gudra, tā kā eksāmenā. Ko tad nav jau vienkārši? Klasiskās, jā. Es lūkšu zāles atbalstu. Jā, viss var atbalstīt. Klasiskās, jā. Ir? Ir. 1 punkts, labi. Tad ir Unique līnija, jā, kura palikusi mazāk ir jau, jo tur maiņa notiek, jā, ir. Pieņemts. Tad ir nišas līnija, jā. Pieņemts. Jā, tad ir 4 elementi, Noir un Blanka. Jā. Tad ir bērniem, tad ir vīriešiem, tad ir unisex, un tad ir man. Atbildi ir ieskaitīt un pieņemt. Pēdējā sēdīju pieskaitījis. Es vairāk nezinu. Varbūt, ka vēl kādi ir, bet galvenais, lai man viss ir. Ļoti izsmeļoši atbildi. Vairāk nekā 5 sanāca beigās. Nu, bet ir jautrības diena, kā tur bija tas, ja vakars tā arī optimistiski. Diena un vakars, jā. Jā, Agita, tagad tava kārta. Jā, man ir sagatavoti ātri un nepabeigtie jautājumi. Un Agnese, tev 3 jautājumi ātri. Tātad es sāku sadaļu un tu pabeidz. Nu, labi. Jā, es sapratu. Gudra sieviete ir tā, kura? Labi izskatās. Super. Agnese, 3 vārdos par sevi. 3. Gudra, skaista, asprātīga. Malacis. Tīkla marketingā man vislabāk patīk? Sadarbība ar pārējiem. Paldies, tev, draugs, ļoti labi. Tā, tālāk, nodot bumbiņu. Es kamēr jūsos klausījos, man arī radās jautājums, tā kā februāris ir sveču mēnesis, un Essence kompānija mums piedāvā arī iegādāties dažādas sveces. Dace, kuras ir tavas iemīļotākās sveces to Essence? Jā, laba tēma, Agnese, paldies par jautājumu. Nu, mana vismīļākā ir no ēterisko eļļu pasaules, jā. Un, ja man jāizvēlas starp abām, viena ir apelsīnu vaniļa un otra citrus, tad es esmu citrusa piekritēja. Bet, ja ir Ziemassvētku laiks, tad arī vaniļa der ar apelsīnu. Tā ka tādā variantā. Nu, ko? Kā tad man, lai kam uzdot te jautājumu? Labi, Agita, spēršu tev tālāk futbola veidā. Labi.
Jā, es zinu, ka tev smaržu pasaule ir pati tuvākā sirdī. Un kādas smaržas tu šodien lietoji un kā tu viņas raksturotu? Šodien es lietoju tieši 4 elementus blankam. 5. blanku es lietoju roza. Bišķi uzgaidam tehniski, jā, internets. Gadās vakars noslodze. Bet tas jau netraucē labam noskaņojumam. Agita, tu te? Atgriezies pie mums? Laikam vēl nē. Jā, atgriežos. Jā, tā ir blanka. Man arī iznāk diezgan daudz ar sievietēm runāt par blankas līniju un arī par unisex. Un šobrīd sasmaržojas ar blanku, jo tiešām tā ir. Kāds atgriežas no Dubajas un stāst par rozēm. Pilnīgi liekas, ka tiešām sāk smaržot gaiss pēc rozēm un visu. Un šobrīd blanks šī sērija ir ļoti populāra. Jā, ir jau arī februārs. Jā, tieši tā. Jā. Labi, Dace, tāngš atpakaļ, bumba. Tā ātrie jautājumi klausies. Ja Dace nebūtu tīkla mārketingā, nezinātu tīkla mārketingu, ko Dace darītu? Noteikti kaut ko līdzvērtīgu atrastu, kas tas būtu, kaut kas saistīts ar sociālajiem tīkliem un sadarbību ar cilvēkiem. Imunitātes stiprināšanai es lietoju? Kolostrum. Super. Matiem man labākais ir? Alvejas šampūns krāsotiem matiem. Un ja nav, tad visiem matu tipiem. Jā, Dace 3 vārdos. Dace 3 vārdos? Pozitīva, spītīga, neatlaidīga. Paldies! Ko? Jautājums Agnesei tagad. Ja tev būtu jāizvēlas starp kāju kremu, Alvejas spreju un Eukesens spreju, kuru tu šobrīd izvēlētos? Un kāpēc? Kāju kremu. Kāpēc ieskicē nedaudz? Kāpēc es izvēlētos kāju kremu? Tāpēc, ka šobrīd es arī lietoju kāju kremu, bet arī izvēlētos, jo man ziemā ir problēma, ka es tiešām kāju kremu lietoju arī kājām, kājiņām, pēdiņu mīkstināšanai, jo man ir diezgan asi papēži tagad ziemas sezonā arī, un tas man ļoti, ļoti labi palīdz. Un arī bērnam šobrīd klepus, un arī tur palīdz, ka pasmērē uz muguriņas. Atvieglo klepošanu. Super, pozitīva atbilde. Tev ir jautājums, vai es varu tad Skaidrai dot? Varbūt Varu uzdot Skaidrai, jā, man nav vairāk. Skaidra, tad tu šauj vaļā savu jautājumu. Ja mute ir vaļā, tad es... Mans jautājums, man jā. Jā, tu kādam uzdot. Tā, es prasīšu Agitai. Labi. Kurš Essence produkts mums palīdz normalizēt asinsriti? Pie asinsrites. Es domāju, ka tas ir Flowens. Jā, Flowens noteikti. Jā, jo arī ražošanā mums rādīja viņu, un viņš ir vislabākais šobrīd apritē. Un kad man arī kādreiz vakarā ir noguris kājas, es viņu lietoju. Jā. Un taisos tieši šonedēļ arī pasūtīt, jo ir beidzies. Jā. Gan gēlu, gan kapsulas? Kapsulas es sūtīšu, jā. Super. Jā, Skaidra, gatavojies atpakaļ. Ping-pong, ātrie jautājumi, bet tagad ļoti ātri. Jā, tagad ļoti ātri. Esi gatava? Citu variantu nav. Suns vai kaķis? Kaķis. Melns vai balts? Injaņa. Kafija vai tēja? Kafija. Aha, zupa vai kartupeļi? Kartupeļi. Aha, gaļa vai zivis? Tā, man grūti. Šodien es domāju, ka tev nav aizsas zivis. Jā, bikses vai svārki? Svārki. Aha, hobijs? Ceļošana, staigāšana, peldēšana ziemā, ronis. Jā, to mēs redzam, abrīnojam, malacis. Jā, tieši tā. Un Skaidra 3 vārdos. Kas ir Skaidra? Pozitīva,
Atsaucīga, centīga. Paldies! Ping-pong! Nu, skaidru, tev ir kas, ko tu uzdosi tālāk? Nav vairāk, man nav. Nav. Tad es uzdošu. Kam lai man uzdot to? Agnese, varēsi runāt? Es tev uzdošu. Kā tu domā, vai sarkana lūpu krāsa piestāv katrai sievietei? Jo man ir iekšējais aizspriedums, gribu citu sieviešu viedokļus dzirdēt. Es domāju, ka jā, piestāv katrai sievietei, jo man Dats tieši tāpat kā tev bija aizspriedumi pret sarkanu lūpu krāsu. Nezinu, kāpēc man likās, ka man nepiestāv, ka, es tādu nekad dzīvē nelietošu, bet es pati iegādājos un man patīk un izrādās man arī piestāv. Un ja man piestāv, tad piestāv arī visām citām sievietēm. Tad man neatliek nekas cits, kā ielikt groziņā veikalā un paskatīt. Jā, un kuru tu varbūt ieteiktu, kuru tu pati klasiskā līnija ir tā foršākā vai šķidrā matētā? Es pat esmu iegādājusies klasisko līniju, šķidro es vēl neesmu pamēģinājis uz to, es tā skatos, bet vēl neesmu nobriedusi, lai nopirktu šķidrotos, bet klasiskā man ir un man ļoti patīk. Jā. Nu, klasisko es esmu jau iztestējis, man ļoti patīk. Tad vienkārši būs jāpapildina ar sarkano toni. Jā, skaidra noteikti dodu tev vārdu. Es jau nevaru paprasīt. Kurš numurs klasiskajai lūpu krāsai tev ir? Ja es pareizi atceros, tad ir 5. Nu jā, viņiem arī 5. Jā, 5. Jā, klasiskās ir foršas, man patīk tā mitrinošā sajūta, nesažūst lūpas un tāda sajūta, kā balzāmiņš vēl klāt būtu, vai ne, meitenes, man ļoti patīk. Nu ko, man vēl ir man ir 2 vēl jautājumi, un ar to tad noslēgsim. Es būšu tā, kas uzdod, man patīk arī uzdod. Kura grib tā atbild, es uzdošu jautājumu un tā piesakās atbild. Meitenes, kas ir cashback Essence reģistrētiem partneriem un klientiem? Saviem vārdiem raksturojiet. Nauda! Ko firma pārdot to produkciju? Jā, tā ir atgriezta nauda. Jā. Tā ir atgriezta nauda par mūsu pirkumiem, ja? Vai par mūsu personīgajiem vai klientu, tas ir pilnīgi vienalga sistēmā. Uzreiz jūt, kā ir izdarīts, tā atgriež naudiņa. Tas ir forši, vai ne? Jā. Un pēdējais mans jautājums, arī kuras smaržu mīlis droši var pieteikties un atbildēt. Kādas smaržas piestāv ziemas sezonai? Rūgtākas mazliet, ne tik ļoti saldas. Smagākas var būt tā. Mums tas varētu būt 142. numuriņš mūsu numurētājs. Jā, tas bija domāts vispārīgi. Var pat nesaukt konkrēti kuras, bet pēc sajūtām, vai tāds saldas, vai rūgtās, vai ar kaut kādu šleifi, ja, pēc jūsu izjūtām, jo cita pateiks, es cauru gadu lietoju tikai svaigās, tur nav variantu, ja. Mums ir dažādība, man patīk dažādas. Agita, piemēram, tu ziemas sezonā, kādas izvēlētos pati un ieteiktu varbūt savai draudzenei pasmaržot, padegustēt. Nē, Agita, atgriezies pie mums. Un tieši īstajā brīdī internets atkāpās. Jā, ir. Ir. Jā. Es piederu pie tiem izņēmumiem, kas nepakļaujās ziemā jāatvelk tas, vasarā tas un jā, tas, kas man patīk, to es arī lietoju. Un es starp visām smaržām katreiz atklāju, tā kā par tām lūpkrāsām, tā es arī atklāju smaržas, jā. Pēc noskaņojuma, pēc sajūtām, un to es arī iesaku katram. Katrs mēs esam indivīds, un mīliet sevi un lietojiet smaržas, un dāviniet smaržas. Man liekas, meitenes nav labāku un skaistāku vārdu noslēgumā par Agita šiem te vārdiem. Un man liekas, tas arī iedarās pie laba noskaņojuma, un, manuprāt, šim vakaram arī pietiek, vai ne? Forši pozitīvi jautājumi un superīgas atbildes. Tā kā paldies, meitenes, ka šai idejai piekritāt, un paldies, ka skatījās mūs. Nu ko, pagaidām tā. Līdz tikšanās reizītei.